un būs mini-fizioterapijas nodarbība jūsu mājās. Es rādīšu, jūs varat atkārtot, pavingrosim kopā. Sāksim ar kājām. Pievaram bērnu kājas un saliecam pa vienam celītim līdz vēderam. Un 1, un 2, un 3, un 4, un 1, un 2, un 3, un 4. Saliecam abas kājas pie vēdriņa un pa vienai kājai parotējam uz āru, un labā kāja un kreisā kāja. Viena, otra, ļoti labi. Un vēl 4 reizītes. 1, un 2, 3, un 4. Izkustināsim pēdiņas. Manam bebim pēdu diezko neliecam, bet atliecam un nostiepjam. Atliecam, nostiepjam. 5, 4, 3, 2, un 1. Un izakājam pēdiņu uz vienu pusi. Vēl 4, 3, 2, 1 un uz otru pusi. Un vēl 4, 3, 2, 1 un otru. Un atliecam izskatām. Katru kustību atkārtojam kādas 5 līdz 10 reizītes, cik daudz bērniņš ļauj. Ja viņam kaut kas nepatīk vai viņš negrib, nespiežam. Pārējiem pie nākamās kustības vai vienkārši samazinām amplitūdu. Aplīši un uz otru pusi. 3, 2, 1. Paņemsim abas divas kājas. Atcelsim uz augšu un saliksim pēdiņus kopā. Varam parīvēt vienu pēdiņu gar otru pēdiņu. 4, 3, 2, 1. Un ļoti labi. Kājas paliek šeit, pats saliekas, celīs šeit. Un lēnā garām pavelsim bērniņu nedaudz uz vienu pusi. Mēģinam skatīties, lai bērniņa krūša daļa paliek uz vietas. Mēs mēģinam tikai iegumīt, tikai lejas daļu pavingrināt, pabīdīt uz vienu un uz otru pusi. Saliekas un tikai kājas ieguļas uz vienu un uz otru pusi. Vēl 3. Labi, vēl 2. Izgudinām mugurkaulu, iestiepjam sānis un pēdējā reizīte. Un nolašam kājas vēl. Paņemsim rociņas. Paliekam abas rociņas kopā un sākam pa vienai rociņai. Iesakojam 1, 2, 3, 4. Atkal skatāmies, cik lielas apļus mums ļauj bērniņš. Un otra rociņa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un 8. Ļoti labi. Atveram rociņas vaļā un samīgojam. Vaļā un samīgojam. Un cik. Un vaļā un cik. Vēl 4. 3, 2, un pēdējā reizīte. Mēs noliekam uz leju. Un tagad mēs elpoņišus saliecam, plauksnes pie pleciem un iztaisam. Saliecam un iztaisam. Hop, hop, hop. Vēl 4, 3, 2 un 1. Paņemam bērnu plauksnes, pieturam bērnu pie apakšdāmiem un parotējam rociņas uz āru, uz iekšu, uz āru, uz iekšu. Izrupējam izkustinām. Šis arī var būt, ka ne visi bērni ļaujās tik brīvi. 3, 2 un 1. Un plauksnes atkal manam bebiem ķēršķi grapeti. Izapļojam. Uz vienu pusi, uz otru pusīti.
ļoti labi. Un atliecam, saliecam. Atliecam, saliecam. 4, 3, 2, 1. Kad vingrina plaukstiņu mēģinam dabūt savu īkšķīti bērnu plaukstā, un lai bērnu īkšķīti arī ir atstatus, lai mēs ieliekam savu rociņu šeit pa vidu. Varam nedaudz pamasēt plaukstiņu. Sākot no bērnu plauksta pamatnes un lēnām garām. Šādas vīdošas kustības, lai plaukstiņi pamazām pavērās vaļā, jo bērni parasti plaukstiņi tur šādi savilktu. Mēs mēģinam pieturēt un vienkārši šādi pamasēt, lai tā plaukstiņa vērās vaļā. Un tas pats ar otru rociņu. Izapļaujam uz vienu pusīti, uz otru pusīti. Un atliecam, saliecam. Padoms pāris reizes, cik nu vērās. Dažreiz rokas viņi nevar tik brīvi izkustināt kā kājas, tad rokas var nedaudz mazāk. Un pamasējam plaukstiņu. Viņš vērīgi vaļā. Paņemam otru rociņu, saliekam roka kontakts. Viena plaukstiņa, otra plaukstiņa. Varam pielikt rokas pie mutes. Vienu, otru, vienu, otru. Un vēl paņemam vienu roku un pretējo kāju. Un parādam bērnam, ka viņam ir arī sava kāja. Laudam, paparijājam ar roku vienu kāju. Un ar otru roku otru kāju. Un vai nu saliekam vienkārši kopā jājam, lai viņš paspēlējās ar pirkstiņiem, pats pakutina savu pēdiņu, vai viegli šādi te pabrauksim saliekam. Paņemsim abas rociņas, saliksim kopā. Paņemsim tā viena pēdiņa. Šādi te mums jādabū, ka abas rokas, abas kājas ir vēl, kur te kopā bērniņš ir smuki sagrupēts šādi te. Un lēnām garāk pavelksim bērnu uz vienu sānu, uz otru sānu, uz vienu pusi, uz otru pusi. Un varam pavelkt uz sāniņu, varam pagulēt šeit nedaudz uz vienu pusi. Un uz otru pusi. Ja bērniņš jau ir nedaudz lielāks, no kādi 2-3 mēneši un varbūt vecāks, mēs varam piedāvāt viņam kādu mantu, parādīt, lai viņš fokusē skatu šeit. Varam mēģināt skatīties, lai viņš ar rokas saliek šeit uz viduslīniju, mēģina paņemt to mantu. Tikpat labi mēs varam viņam to mantu iedot, lai viņš spēlējas un tikmēr izkustināt viņam kājas. Jā, varam skatu fiksācijai, galvas kontrolē, pabīdīt mantu uz vienu pusi, skatīties, lai viņš sako līdzi, un pēc tam uz otru pusi, un viņš šeit, lai sako līdzi. Jā, varbūt mēģina ar rokām šķēršot viduslīniju uz vienu pusīti, nedaudz pavēlties, un pēc tam uz otru pusīti. Šādi te. Tālāk, uz muguriņas mēs būsim pavingrojuši, iesim uz puncīšu. Tā mēs ejam uz vēdru, mēs saliecam vienu kāju pie vēdra un lēnā garā veļam bērniņu uz sānu. Ja viņš pats necel šo roku kā mans bērns, mēs to roku palīdzam pārlikt. Hop. Un rekord šeit lēnā veļam bērniņu uz puncīšu. Un parādīšu arī otru pusi. Hopā. Jā, tad mums svarīgi, lai apakšējā roka netraucē, to mēs varam pabeigt nedaudz augstāk. Kājas saliecam. Virzam celi uz bērniņu un uz sānu un palīdzam pie kājas šeit bērniņu aplatīti. Un rekord bērniņš mums ir uz punču. Mazākiem bērniņiem varam palikt apakšā vielīt vai sarulētu kādu paladziņu, lai viņam vieglāk skatīties un veidot alkoņu roku balstu. Lielāki bērniņi jau paši šeit var pacelties un paskatīties uz mantām. Jā, tur var būt logus, tur var būt kāds krabulis, tur var būt kaut kas interesants, lai viņam ir uz ko skatīties. Šeit guļas uz bēdļu, ko mēs varam izdarīt. Mēs varam lielākie bēdļi
arī no kāda 2-3 mēneši saliekt vienu kāju, lai palīdzētu pārnes svaru uz savu. Šeit mums atbrīvojās rociņa, un mēs varam ar šo rociņu izvingrināt rociņu arī šeit. Varbūt jums uz mugurīs mums tik labi negribēja ļaut viņu izkustināt. Hopā. Mēs varam pasniegt 15 minūtes. Paspārts ar otru pusi, māte iet otrā pusē, mēs saliecam otru kāju, palīdzam pārnes svaru, tagad bēgsim turās šeit smuku šokus, un mēs esam atbrīvojuši otru roku. Vai nu bērniņš pats, vai mēs viņu palīdzam, izkustinam iespējamā amplitūdā, cik no viņš mums ļauj, saunīt un iztaisnot. Tāpat tās var arī to māte šeit pabīdīt priekšā uz vienu pusi, lai viņš paskatās ar galvu, pēc tam uz otru pusi. Atkal paskatās, lai sako līdzi. Atstāt vienkārši priekšā, lai viņš atcik to galviņu un trenē savu alkoņu vai plaukstu balstu. Kājiņām šeit mēs varam arī saliekt vienu papēdi, otru papēdi līdz dibenam. Šādām veidā. 3, 2, un 1, un super. Un bērnis ir pavingrojis. Jā, tad arī šeit vienkārši vienu kāju nolikt, izkustināt gožiņus. Otru kāju. Mēs palīdzam bērnu to svaru pārnes, tad izvingrinām gožas. Jāsim bērni jāpakaļ. Es parasti pieturu roku, kurai es velžu kāju, tā lai viņš mums turās uz alkoņišu un atkal kāju saliecu un ar kāju palīdzu bērniņu šeit hopā apvelt lēnām atpakaļ un uz muguras. Mēs esam pavingrojuši uz muguras, mēs esam pavingrojuši uz vēdera un pavingrosim uz bumbas. Liekam bērniņu vienam virsū bumbai. Un šeit, ja bērniņš plecus tik labi netur, mēs varam palīdzēt piestabilizēt viņu pie pleciem, varpināt uz priekšu, atpakaļ. Un labi, reiksim vienu sāņu uz otru, varam pazīmēt aplīšus, un līpus, un otru pusi. Skatīties, cik bērniņš stabili un droši jūtas. Ja bērniņš plecus tur jau pats, mēs viņu varam pieturēt nedaudz zemāk pie iegurņa, piestabilizējam, nedaudz iespiežam bērnu bumbā, lai viņš stingrāk turās un lai gan jums, gan bērniņam ir drošāk. Un tas pats mēs arī šeit līpušam. Un otru pusi, vienas un otru sānu. Un pazīmēt. Vienu pusi. Un uz bonus mēs principā varam darīt visu to pašu, ko mēs darījām rodas un vēlēt. Un piedāvāt bērnu mantu, lai viņš skatās uz vienu pusi, uz otru pusi. Viņš mēģina sekot līdz uz vienu, otru. Mēs varam saliekt vienu kāju, pārnest svaru, un mēs pārstamies vairāk uz vienu sānu, viendarūtī brīvi, par kādu mantu viņam piedāvāt. Ja priekšā, piemēram, ir dīvāns, viņš uz dīvānu var mēģināt aizskat kādu mantu vai uz spogulis, tad pie spoguļa kaut ko paņemt un pielapināt. Tāpat tās saliecam otru alkoņi. Arī šeit mēs viņu varam iesakļot, izšūpināt. Viens pusīgs uz otru, kad šādā palīdā. Un tā mēs varam pavieglot arī uz bungas. Vienu un ceru, ka jums tas bija noderīgi un ka jūs varat vienkārši kopā ar savu mazo. Paldies, ka skatījāties! Atā!